Kādu vakaru noķēru Skype'ā savu ASV paziņu Džonu Smitu un sāku viņu iztaujāt, kā viņiem klājies ar bankām, jo pie mums turpinājās sūkstīšanās par vienu izglābto banku. Ziepes bija pamatīgas, bankas klupa un krita, vienas bankrotēja, bet citās lielākajās valsts iepludināja $100 miljardu glābšanai. Kaut kritiķi brīdināja, ka to naudu neredzēsim kā savas ausis, pēc gada vairākas bankas savus parādus atdeva, man Skype'ā skaidroja Džons Smits. Nākamajā vakarā piesēdos pie datora un draugos tiešsaistē pamanīju Juri, kas ar ģimeni pārvācies uz Vāciju. Tur valsts arī bija pludinājusi miljardus, lai no vispasaules finanšu krīzes glābtos, stāstīja Juris. Bet kā tevi jupis, beidzamajos stresa testos, tas ir pārbaudējis, vai bankas spētu sekmīgi pārvarēt jaunus ekonomiskos satricinājumus, viena banka tāpat bija izkritusi, sūkstījās klases biedrs, pieminot, ka bez bankas glābšanas nav iztikusi pat banku lielvalsts Šveice. Neķer krēņķi, mani mierināja gan Džons, gan Juris. Glāba visi. Citi labāk, citi sliktāk. Galvenais, ka tagad tas viss ir aiz muguras. Un tagad tie iepludinātie miljardi var tikai plūst atpakaļ valstu makos. Ja arī visa nauda neaizplūdīs atpakaļ, tas tomēr būs labāk nekā banku bankrotu radītais haoss, nopūtās Džons. Jā, stabilitātei tiešām ir vērtība. Sevišķi banku lietās, piekrītu arī es.